spēle nav godīga, dzīve nav godīga, un elektrība arī nav godīga. Palīdzība dienas dišpečā. Labrīt, labdien, labvakar, draugi! Klāt spēļu šova Elektrošoks 3. un izšķirošā sērija. Laiks zibeņot. Par elektrodrošākā influenceru titulu un šo burvīgo balvu turpina spēkoties mūsu 4 influenceri. Talantīgā satura veidotāja Undīna Ozoliņa. Un enerģiskais TikTok pavēlnieks Ralfs Kārkliņš. Digitālā satura veidotāja Nansija Garkalne. Un Fiņķis. Paldies! Kopā ar jums līdz uzvarai esmu es, TikTok haizers Roberts. Roberts! Jā, Roberts! Wow, paldies! Tiešām! Paldies! Bet mēs jau pavisam drīz noskaidrosim, kurš no jums elektrizēs mūs visus ar savu uzvaru. Fiņķi, cik procentiem tu šodien esi uzlādēts un kā tu uzlādējies? Es parasti lādējos procesa gaitā. Man ir salīdzinoši lēns lādētājs. Es nezinu, no kādas ir atkarīgs, bet dažreiz tu paņem citu lādētāju un telefons uzlādējās nedaudz. Bet tu pareizo galiņas paņems Type-C, var pārveidoties Type-C, tev ir varbūt kaut ko? Jā, man ir Type-C, tāpēc es raidījuma gaitā centīšos uzlādēties pilnībā. Šobrīd neteikšu, ka pa visiem 100%, bet arī nevēlos atklāt par cik. Nu, kā mēs zinām, šeit ir arī elektrošoks. Ja jūs atbildēsiet nepareizi, tad jūs uzlādēs īsts elektrības lādiņš un jūs saņemsiet soda voltus. Undīna, kā tu šo 2 sēriju laikā esi satuvinājusies ar elektrību? Vai esi? Nu, es neteiktu to, ka man baigi patīk, ka man pa pirkstiem dod. Es teiktu, ka mācoties dažādus faktus, tad tur tajā ziņā es esmu sadraudzējusies, bet ar šito lietu galīgi ne. Mēs ar Nanciju noteikti abas neesam sadraudzējušies. Mēs neesam fanas. Izskatās, ka tie puiši bišķi tā draudzīgāk kopumā. Viņš jau uzvilcis to bereti, viņš vispār dažreiz nereaģē. Man īstenībā ļoti patīk. Ir brīžiem tāds pārsteiguma momentiņš, bet ir patīkami. Vismaz ir pie enerģijas pieslēgums. Jā, tāds uzreiz tāds tu atžirst uzreiz ar to sitieniņu. Ralf, ja tu būtu starmetis, ko tu gribētu apspīdēt? Tā kā saule pieņems? Milzīgs prožektors, ja tu būtu. Es gribētu noteikti būt kādam cilvēkam gaisma tuneļa galā. Pilnīgi absolūti. Nu šeit mēs visi pametam spēli. Tas ir bravo. Mums nav vairs ko darīt. Un uz šīs nots arī sāksim ar pirmo spēli. Es jums lasīšu faktus, kas saistīti ar elektrību, un jums būs jāpasaka, vai fakts ir patiess vai aplams. Jā vai nē. Tikko nolasīšu jautājumu, uzreiz varat spiest pogu. Kas nospiež pirmais atbild. Katra kļūda maksās soda voltus un īstu elektrošoku. Pirmais apgalvojums. Zibens izlādes temperatūra ir 5 reizes karstāka par saules virsmu. Undīna bija pirmā. Nepareizi. Tā ir patiesībā taisnība. Zibens izlādes enerģiju var sasniegt aptuveni 30,000 Celsija grādu, kas ir 5 reizes karstāk par saules virsmu. Tu zināji? Es to zināju, bet arī kaut kā nomūstam par 5 reizēm. Otrais apgalvojums. Latvijā elektrība ievies tikai 1905. gadā. Ralf? Nē. Kā tā var būt? Tā ir Latvijā elektrība ievies 1905. gadā. Pirmā vieta, kur tika ieviesta elektrība, bija Rīgā, uzstādot elektriskās gaismas lanternas pie Rīgas pilsētas kanāla. Tajā laikā elektrība tika izmantot galvenokārt apgaismojumam un, protams, rūpniecības vajadzībām. Pagaid nopietni, tikai 1905. gadā elektrība parādījās. Jā. Vispār pasaulē jau arī viņi nebija baigi ātri. Tas nebija tā, ka mums bija Man liekas, bija pirmais Benjamins Franklins ar to pūķi, un tad tur iespēja zibens. Man liekas, pirmo kvēles pūdzi izgatavoja 1800 kaut kādā 79. kaut kas tāds. Akumulātori, jā. Nē, kvēles pūdzi. Jā, akumulātori kaut 1800 sākumā. Jautājums, jeb apgalvojums numur 3. Zibens nekad nespar vienā vietā 2 reizes. Undīne, zibens nekad nespar vienā vietā 2 reizes, jā vai ne? Nē.
Zibens var iespert vienā un tajā pašā vietā vairākas reizes. Piemēram, tādi augsti objekti kā Empire State Building bieži tiek skarti vairākas reizes vētras laikā. Jā, arī Eiffeltornis. Arī Eiffeltornis. Cilvēka smadzenes darbojas ar elektrību. Ralf? Jā. Zinu, ka Ralfam pieliek teici jā? Jā. Tieši tā, tā ir neirona smadzenēs nosūta informāciju, izmantojot elektriskos impulsus. Lai gan tie ir ļoti mazi, tie ir būtiski, lai apstrādātu domas un veiktu ķermeņa funkcijas. Es nezinu. Tu jau superkum. Es nezināju, kā elektrība. Tu gatavi piektiem? Jā. Piektais apgalvojums. Elektriskie zuši ir dzīvē ģeneratori. Tas ir elektriskie zuši. Jums jāmēģina ātrāk. Mēs jaunajiem ļaujam, lai jau viņi priecājās. Mums jau tā dzīve padzīvot tomēr. Labi, Ralf, jā vai nē, elektriskie zuši ir dzīvē ģeneratori? Jā. Es negribu. Es nesaprotu, kam tu Viņš paliek trakāks, ja man jau tā roka jālīdz. Tā ir taisnība. Elektriskie zuši spēj izveidot strāvas izlādes līdz pat 600 voltiem, ko izmanto gan aizsardzībai, gan medībām. Esat gatavi? Jā. Plastmasa nevar vadīt elektrību. Undīne. Plasmasa nevada elektrību, jā. Pareizi. Au, tūlīt būs au. Gadu. Plasmasa nevada elektrību. Aha, plastmasa parasti ir izolators, taču zinātnieki ir izstrādājuši elektrību vadošus polimērus. Plastmasas materiāls, kas var vadīt elektriskos strāvus. Nopietni! Statiskā elektrība var izraisīt ugunsgrēkus. Jā. Tieši tā ir. Statiskā elektrība var būt diezgan nekaitīga, bet noteiktos apstākļos tā var izraisīt uzliesmojošu vielu aizdegšanos. Šķūnī, vai ne? Piemēram, Mēs varam uztaisīt viņam statisko elektrību, es tagad viņu te var parīvēties, un gan viņam visu Numur 8. Elektriskais signāls pārvietojas gandrīz gaismas ātrumā. Nancy? Jā. Tā tālāk, 9. jautājums. Elektriskās ierīces nepatērē enerģiju, ka tās ir izslēgtas. Dīna? Patērē. Kāds bija jautājums? Un tā bija taisnība. Elektriskās ierīces, piemēram, televizori, lādētāji un datori patērē nelielu enerģiju, pat tad, kad tās ir izslēgtas. Spēle kontaktā ar prātu. Es jums uzdošu jautājumus, kas soli pa solim mums, jums un jums izskaidros glābšanas soļus un secību, kādā tie jāveic, lai mēs varētu palīdzēt Elektrotraumas saņēmējiem. Lieliski. Pēc man signāls spiedīsiet pogu. Izklausies pēc tā kā elektrotraumas balvas saņēmējiem. Tiešām. Nu labi, visiem viss skaidrs? Jā. Jūs esat ienākuši virtuvē un redzat šādu ainu. Cilvēks guļ uz zemes, tam rokā iekrampēta elektriskā teikana, un tas mazliet raustās. Kas noticis ar cietušo? A. Cilvēks ir paslīdējis un nokritis. B. Cilvēks ir guvis elektrotraumu. C. Cilvēks ir saguris un aizmidzis dīvainā pozā. Tā dažreiz gadās. Vai D. Cilvēkam viss ir labi. Undīna tāpat trāpīja pirmā. Undīna? Kurš variants pareizais? D. Cilvēks ir guvis elektrotraumu. Tieši tā, Undīne ir atbildējusi pareizi. Sorry, vec. Šī ir pēdējā spēle. Elektrotraumas redzamie simptomi bieži var ietvert muskuļu spazmus, ko izraisa elektriskās strāvas ietekme uz ķermeni. Nākamais solis. Kāda būtu visdrošākā pirmā rīcība situācijā, kad cilvēks ir guvis elektrotraumu, kā mēs noskaidrojām? A. Atrast koka gabalu un ar to atvilkt elektriskās teikanas vadu prom no cietušā. B. Atrast auduma gabalu un ar to atvilkt cietušo no elektriskās teikanas vada. C. Atslēgt elektrības padevi. Vai D. Uzliet cietušajam glāzi augsta ūdens, lai tas atjēgtos. A. Atrast koka gabalu un ar to atvilkt elektriskās teikanas vadu no cietušā. A. Tu arī saki, jo saņem elektrotriecienu. Jā. Nē, tā nav taisnība. Kur atslēgt elektrības padevi? Atslēgt elektrības padevi ir pareizais variants.
Pirmkārt, šī bija man pirmā iespēja 3 raidījumu laikā. Ko pateikt arī? Apsveicam ar to, un tev taisnība. Pati pirmā lieta ir jāatslēdz elektrības padeļi. Ja tas nav iespējams, nekādā gadījumā nedrīksti pieskarties cietušajam, jo kļūsi par elektriskās strāvas vadītāju un no glābēju par cietušo. Kam obligāti būtu jāzvana pie kādas elektrotraumas? A. Cietušā tuviniekiem, B. Elektriķim, C. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai D. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Izspiežam pulku. Nancy, lūdzu. Zvanam neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Tieši tā, pareizi. Kad cietušais ir atbrīvots no elektriskās strāvas iedarbības, novērtē cietušā stāvokli, Nancy, un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tas ir svarīgi. Nākamais jautājums, šis ir sarežģītais. Kāds ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruņa numurs brigādes izsaukšanai? A. 113, B. 112, C. 111 vai D. 911? Spiežam pulku. 113. 113. Tieši tā, 113 būs vistiešākais savienojums ar NMPD līdzīgi, ka šis elektrošoku panelis ir vistiešākais savienojums ar jūsu ciešanām. Jautājums numur 5. Kas jādara tālāk? Kādā secībā informācija par notikušo jānodot neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas dispečerim? A. Kas, kur, kad? B. Kur, kas, cik? C. Kā, kāpēc? Un D. Ko, kur, kā? Spiežam pulku. Un tava atbilde ir? A variants. Nē? Viņš tikko saņēma elektrisko triecienu. Tu pamanīji vispār? Es pamanīju, jā. Es biju nošakāts vēl vienkārši par... Pareizais variants ir B. Kur, kas, cik, kur. Nosauc precīzu cietušā atrašanās vietu un orientierus, lai mediķi varētu ātrāk nokļūt pie pacienta. Un cik? Kas? Aprakst, kas noticis un kā jūtas cietušais. Bezsamaņa, elpošana, asiņošana, tā tālāk. Cik? Piemini, cik ir cietušo un, lai vajadzības gadījumā, var nosūtīt papildus brigādes. Tagad es atceros. 6. solis. Kamēr gaidām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, mēs gribam palīdzēt cietušiem. Ar ko būtu jāsāk dzīvības glābšanas pasākumi? A. Pārbaudīt cietušā pulsu. B. Veikt sirds masāžas. C. Pārbaudīt cietušā elpošanu. Vai D. Pagriezt cietušo uz sāniem. Spiežam pogu. Piņķis ir pirmais šoreiz. Pārbaudīt cietušā elpošanu. Taisnība. Lai noskaidrotu, kā rīkoties tālāk, vispirms jāpārbauda cietušā elpošana. Tas ir solis. Un ja neelpo, tad neko nevajag darīt vairs? Nē, tev vajag pulsu pārbaudīt. 7. solis. Mūsu cietušais ir bezsamaņā, bet elpo. Ātrie ir izsaukti, kā rīkosimies tālāk. A. Klikšķināsim cietušajiem pa vaigiem, līdz tas atjēdzas. B. Veiksim elpināšanu, lai palīdzētu cietušajiem uzņemt vairāk skābekļa. C. Paliksim cietušajiem zem galvas spilvena un atstāsim guļam uz muguras. Vai D. Novietosim cietušo stabilajā sānu guļā. Es nezinu, vai līdz tas atjēdzās, bet man liekas, kaut kas tāds bija. Man bija tāda līdzīga situācija. Tad tu saki, A. Plikšķināt cietušajiem pa vaigiem, līdz tas atjēdzas. Nu, viņi mēģinātu kaut kā, au! Ok, un tu saņem elektrisko triecienu. Tad man samuldēja tie ātrie. Pareizais variants ir novietot cietušo stabilajā sānu guļā. Būtu uzspēdus vēl pirmā. Būtu uzspēdus pirmā vēl. Šī spēle nav godīga, dzīve nav godīga, un elektrība arī nav godīga. Viņi vispār dara, kā viņi grib. Viņi iet pa vadiem, neiet pa vadiem, viņi iet visur, kur vēlas. Atcerieties, ka mēs elektrodraugi, mums nevajag strīdēties. Mēs esam elektroģimene. Šī ir ērtākā un drošākā poza bezsamaņā esošam cietušajam. Tā ļauj cietušajam normāli elpot neaizrijoties. Tā ir stabilā sānu guļa. 8. solis. Ja mūsu cietušais būtu pie samaņas un teiktu, lai liekamies mierā un viss ir kārtībā, ko mēs tam ieteiktu? A. Tik un tā konsultēties ar ātrās palīdzības darbiniekiem. B. Iziet nelielā pastaigā, lai nomierinātos pēc lielā pārdzīvojuma. C. Iedzert siltu un saldu dzērienu. Vai D. Iet pagulēt. Nospiežam pulku.
Undīne. Pareizi. Pat ja cietušais saka, ka jūtas normāli, ir svarīgi pie jebkuras elektrotraumas sazināties ar neatliekamo medicīnisko palīdzību, jo jebkāda var radīt komplikācijas, kuras var nebūt uzreiz pamanāmas, kā sirds aritmija vai citas. Tāpēc vienmēr labāk konsultēties ar ārstiem. 9. solis. Ja mūsu cietušais būtu bezsamaņā un neelpotu, mums būtu jāveic sirds masāžas un elpināšanas. Kādā attiecībā šīs darbības būtu jāveic? Tātad kādā attiecībā? A. 180 pret 360, B. 30 pret 2, C. 25 pret 3, D. 12 pret 6. Nospriežam lūdzu. Helvī, lūdzu. 12 pret 6, D. Turamies rokas. Pats, kā varēja šo kļūt? Tā ir kļūda. Pareizā atbilde ir 30 pret 2. Sirds masāžas veids attiecībā 30 masāžas pret 2 izelpām. Es zināju, kad ir B, bet tu iedevi viņam. Tev vēl būs iespēja saprast, jo ir 10. pēdējais jautājums. Un jautājums ir šāds. Cik cilvēku Latvijā gūst elektrotraumas ik gadu iekštelpās? A. Ne vairāk kā 10 cilvēki gadā. B. Vairāk kā 100 cilvēki gadā. C. Aptuveni 50 cilvēku gadā. D. Aptuveni 10 līdz 15 cilvēku gadā. Spiežu. Ralf, šoreiz. B. Au, kā var tik nevar būt? Nē. Diemžēl tu kļūdies aptuveni 50 cilvēku gadā iekštelpās. Sadales tīkls ir apkopojis statistiku, un šī informācija liecina, ka gadā cilvēki gūst aptuveni 50 elektrotraumas, no kurām 10 līdz 15 ir smagi. Jebkurā gadījumā šī bija pēdējā spēle šajā 3 raidījumu sērijā. Tūlīt mums jāapkopo rezultātus, un tad jau uzzināsim, kas ir lielais uzvarētājs un kuru es varēšu saukt par savu elektroģimeni. Ir ienākuši izšķirošie rezultāti. Vai jūs esat gatavi? Apkopojot visu sēriju rezultātus vienkopus, dalītu 3. un 4. vietu ar 320 voltiem iegūst Nansija! Nansija Garkalne, un šo dalīto vietu iegūst arī Ralfs. What? 320 volti jums ir, katrs esat dabūjuši 320 soda voltus. Otrajā vietā ar 310 voltiem. Tātad tikai 10 volti mazāk. Piņķis. Un tas nozīmē, ka Latvijas elektrodrošākā influenceri ar 240 voltiem. Tātad Piņķi bija 310, 240 voltiem. Undīne un Diksone apsveicam! Undīn, nāc pakaļ savai lampai! Es ļoti rēti dzīvēju, kad kaut ko vinnēju. Paldies, ka skatījāties, un kopā mēs visi esam kļuvuši par vienu lielu elektroģimeni!